start like yesterday with a short mindfulness breathing exercise followed by the motivations. Un atkal šodien sāksim tāpat kā vakar. Vispirms apzināties uz elpu un pēc tam motivācijas radīšanu. And try to contemplate and feel how fortunate and lucky that to have this precious human life. Un tad cenšamies pārdomāt, cik mums ļoti ir paveicies, ka mums ir šī vērtīgā cilvēciskā dzīve. Where we have gathered all the right conditions to practice the Dhamma and working all the obstacles to practice the Dhamma. Kur mums ir visi nepieciešamie apstākļi, lai mēs varētu praktizēt dharmu, un mēs esam brīvi no šķēršļiem, kas mums liek praktizēt dharmu. How fortunate and lucky, even more so, to be still alive today now. Un cik brīnišķīgi ir tas, ka mēs joprojām vēl šodien esam dzīvi. So many human beings
sentient beings have died in this year, this month, this week, within these 24 hours? Tik ļoti daudz jūtošo būtņu ir nomiruši šī gada laikā, šī mēneša laikā, šīs nedēļas laikā, šo pēdējo 24 stundu laikā. Many of those who died were much more younger than us. Many of them were much more healthy than us. Daudz no tiem, kas ir nomiruši, ir bijuši daudz jaunāki nekā mēs, daudz veselīgāki nekā mēs. And many of them much powerful and much more wealthy than us. Daudz no viņiem ir bijuši daudz ietekmīgāki, daudz bagātāki. But when the conditions and karma happen, nothing could stop them and face the death. Bet, kad nobriest visi atbilstošie apstākļi un cēloņi, tad to vairs nekas nespēja apturēt. And most of them were not expecting to come to death so quickly, and they were not prepared and caught by surprise. Daudz no šiem cilvēkiem nemaz nebija domājuši, ka viņi varētu nomirt un gatavojušies tam, tāpēc tas viņus pārsteidz nesagatavotus. Therefore, death could come anytime, anywhere, in any form to anyone. Tāpēc nāve var parādīties jebkurā laikā, jebkādā veidā, ikvienam. So we are so fortunate that it has not come to us at the moment and giving us the opportunity to utilize the life, the remaining life again. Tāpēc mēs vēlreiz varam pārdomāt, cik mums ļoti ir paveicies, ka mūsu nāves brīdis vēl nav pienācis, un tāpēc mums vēl ir iespēja praktizēt. Therefore, I'm going to make my life most meaningful with the greatest purpose without wasting as much as possible. Un tāpēc es veltīšu savu šo latnu dzīvi, lai es varētu pēc iespējas vērtīgāk un jēgpilnāk izmantot to. And the best way to make our life meaningful with a greater purpose is to be able to help and contribute in reducing suffering and cause of suffering of all sentient beings as much as we can. Un labākais veids, kā izmantot savu dzīvi, ir palīdzēt visām jūtošajām būtnēm atbrīvoties no viņu ciešanām, cik vien lielā mērā iespējams. And to be able to help and contribute in improving the happiness and cause of happiness of all sentient beings, directly, indirectly, as much as we can. Un tāpat, lai mēs
mēs varētu arī tiešā vai netiešā veidā palīdzēt visām jūtošām būtnēm radīt cēloņus pilnīgā laimē. And to be able to, in most effective way, in most skillful way, without any limitations, I must achieve my full potential, the fully enlightened state as quick as possible. Un, lai to varētu izdarīt, man pašam ir jārada visi nepieciešamie cēloņi un apstākļi, lai es varētu sasniegt pilnīgu apgaismību, cik vien ātri iespējams. In order to achieve that fully enlightened state, it is not enough just to have the wish and the prayers, but we have to achieve by actualizing the bodhicitta and wisdom, understanding, emptiness, and by overcoming all the delusions, all the obscurations. Un, lai sasniegtu apgaismības stāvokli, nepietiek tikai ar vēlēšanos un lūkšanām, ir nepieciešams radīt bodhicitu un attīstīt gudrību, lai varētu pārvarēt visus maldīgos priekšstatus un traucējošās emocijas un visus šķēršļus, kas mums stāv priekšā apgaismībā. To be able to do that, one must reflect, contemplate, meditate and practice correctly, continuously. Un, lai to varētu sasniegt, ir pareizā veidā atkal un atkal jāmeditē pareizā veidā. And to be able to do that, one must be reminded of those practice meditations again and again. Un, lai mēs varētu pareizā veidā, mums atkal un atkal ir jāatkārto, kā to pareizi darīt. By listening to the teaching, reading, discussion, engaging, reflection, contemplation, so forth again and again. Un, klausoties mācības, iesaistoties diskusijās, praktizējot atkal un atkal. For that very reason that I'm going to engage in listening, reflection and contemplations. Un tieši tāpēc es arī tagad iesaistīšos šajās pārdomās, meditācijās, mācībās. May my time here be a cause and condition to achieve that fully enlightened state as soon as possible. Un lai tas laiks, ko es šeit pavadu, kļūst par cēloni pilnīgai apgaismībai pēc iespējas ātrāk. Be cause and conditions for the most beneficial and helpful to each and every sentient being. Un lai šie radītie cēloni un apstākļi ir pēc iespējas labāki visu šo būtnām. Recite the Heart Sutta. Tagad skaitīsimies. Paklamos ārstrīt cēlkumē, aizrēt dzirdēju, pagavāns mitinājās raģinītā, un aizlīju virsotnēm, dzird lielu mūtu kokiem un lielu mūtu sasakokiem. Tajā laikā pagavāns brīdījums meditatīvi absorpcijā par parādību daudzveidību, saukt par dzirdam parādīšanos. Tā laikā arī cēlēs augļuši vārdu, bodhisattva un tiešām būtni, apsverēt dziļo gudrības pilnīgums no prakses, un izprat, ka arī pieci atbildēt ir tukšas un pašnoteiktas eksistences. Tāds tā būtu vārds cienījamais Šāri Putra uzrunājums cēlo
švāra, bodhisattva būtne teica, kā būtu jāviengrinās klavas izcelsmes dēlam, kurš rādas uz šādu dziļo gudrības pilnveidošanas praksi. Šādi uzrunāt cēlē samata švāra, bodhisattva dižā būtne, uzrunāt cienījumu švāra dvēti dēlu un teica šādi. Ja šādi būtu kāds dēls vai meita, un labi izcelsme vēlas veikt dzīvo gudrības pilnveidošanas praksi, tad tiem ir skaidri jāredz šādi, tiem nevainojami jāredz arī 5 agregāti kā tukši no pašnoteiktas eksistences. Forma ir tukša, tukšums ir forma, forma nav atšķirīga no tukšuma, tukšums nav atšķirīgs no formas. Tāpat sajūtas ir šķirts vējas veidojušie faktori un apziņa, viss ir tukši. Tādējādi šādi putra visas parādības ir tukšas, pēc raksturīgām pazīmēm, neradītas, neizbeigtas, ne tīras, neaprētītas, bet pilnīgas, bet nepilnīgas. Tādējādi šādi putra tukša nav forma, nav sajūta, nav šķirts vējas, nav veidojušo faktoru, nav apziņas, nav acu, nav asu, nav dēles, nav ķēriņa, nav prāta, nav forma, nav skaņas, nav smaržu, nav garšu, nav sataustāmā, nav metāla parādība, nav akts elementu tā tālāk līdz tam, ka nav prāta elementu, un arī līdz tam, ka nav metālās apziņas elementu. Nav neziņas un nav neziņas izdušanas, un tā tālāk līdz tam, ka nav novecošanas un nāves, un nav novecošanas un nāves izdušanas. Tāpat nav ciešanas, cēluņa izvēršanās un nav ceļa, nav augstākās gudrības, nav sasniegšanas un nav nesasniegšanas. Tādējādi šādi putra tā kā bodhisattva nav sasniegšanas, bodhisattvas vaļavas un ir gudrības pilnveidošana ar neapturšotu prātu un bezbailēm. Pilnīgi aizgājušības pildīšanās viņi sasniedz galapunktu nirvānu. Visi lūdz, kas nedarījuši laikus, sasnieguši pilnu nepārspējumu, pilnīgu apgaismību sapņot, paļaujoties uz dziļo gudrības pilnveidošanu. Tādējādi gudrības pilnveidošanas mantra, augstākās zināšanas mantra, nepārspējamā mantra, nesalīdzināmiem līdzīgā mantra, visas virsmas nomierinošā mantra ir patiesa, jo tā nav maldinoša. Gudrības pilnveidošanas mantra ir pasludināma. Tā ir tā, gāte, pārsam, gāte, bodhisattva. Šādi putra bodhisattvām dižajām būtnēm šādi jāmēģinās dziļajā gudrības pilnveidošanā. Tā brīdī Bhagavāns pārtrauc meditatīvu apsaucienu un teica dēlu švāra bodhisattva dižo būtni teikams. Labi teikts, dēls ir labi izcelsme. Tieši tāpēc norādīt, tieši tādā veidā jāveic dziļā gudrības pilnveidošanas prakses. Tad arī visi tāpēc priecāsies. Tad, kad Bhagavāns bija ilgi šos vārdus ielīgsmojis cienījuši švāra putru, cēlās saukt švāra bodhisattva dižā būt, un visi tur sanākuši arī pasaules dienu, cilvēki, pusdienu un gandārs, un visi augstu slavēt šos Bhagavāna vārdus. Sangye Chödan Sangye Chödan Va Chancho Bhadro Gandhi Chancho Chi Dagi Chi Sangye Personam Ji Drava Penche Sangye Drova Shum Sangye Chödan Sangye Chödan Va Chancho Bhadro Gandhi Chancho Chi Dagi Chi Sangye Personam Ji Drava Penche Sangye Drova Shum Sangye Chödan Sangye Chödan Va Chancho Bhadro Gandhi Chancho Chi Dagi Chi Sangye Personam Ji Drava Penche Sangye Drova Shum. Ye do jenye do ne ta do ja tam be chen ne chen ja be ko tam de la cha. Now Arjuna, as I said, when one eliminate the karma and delusions, then one is able to
achieve nirvana, liberations. Kā teiks Nagarjuna, tad, kad ir iznīcināti maldi un karma, tad tā iespējams sasniegt atbrīvošanos. And the delusions or afflicted emotions and karma, which is needed to be eliminated in order to achieve the freedom and liberation, come from fabricating thoughts, fabricating or discriminating thoughts. Un šie te malīgie priekšstati vai traucējušās emocijas un karma, kas traucē mums sasniegt pilnīgu brīvību no ciešanām, tas nāk no mūsu šobrīdējā domgājiena. And such fabricating or discriminating thoughts come due to the elaborations of the ignorance. Un tas mūsu šobrīdējais domgājiens, domāšanas veids nāk no tā, ko rada mūsu neziņa. And such elaborations of the ignorance can be overcome, eliminated by the correct and right understanding of emptiness. Un to, ko mums šobrīd piegādā neziņa, to var izskaust caur pareizo skatījumu. For example, when we have attachments or anger, whatever those negative delusions, first there is the appearance of that object as truly existence from its own side. If it is an object of attachment, let's say pleasant or attractive object, not only it appear attractive and pleasant object, but it appear truly real attractive object from its own side. Piemēram, kad mums ir pieķeršanās vai nepatīk, tad mums ne tikai tas objekts šķiet pievilcīgs vai kā ļoti nepatīkams, bet mums šķiet, ka šis objekts pastāv pats no savas puses, kad to nekas tas neietekmē. Tas pats no savas puses ir tāds pievilcīgs, vai ne? So not only there is this appearance of attractive or beautiful object from its own side, our ignorance grabs and apprehends it to be truly attractive or beautiful from its own objective side. Un tad mums ne tikai šķiet, ka mēs redzam šo pievilcīgo objektu, kas ir pievilcīgs no savas puses, bet tas tāds patiešām eksistē no savas puses. Then on top of that, then our other fabricating, discriminating thought come. How beautiful it is, how nice it is, how good it is, why it is important, why it is important for me to have. If I have that, it will make me happy, it will make my life easier, convenient. All these fabricating thoughts, it
comes. Un tad pa virsū šai uzturei vēl nāk papildus domu slānis, cik mēs ļoti būsim laimīgi, tad, kad mēs ņemsim šo objektu, cik ļoti mūs laimīgs tas padarīs un tā tālāk. Then our attachment increases, our attachment intensified, and then we begin to really, as our attachment intensify, increases, then you really feel that you really need it to make your life happy or better and so forth. Un tā rezultātā palielinās mūsu pieķeršanās, un tad, kad mūsu pieķeršanās ir pieaugusi, tad mums šķiet, ka tas ir jau nepieciešams priekš mūsu dzīves uzlabošanas, ka mēs nekādi nevarēsim iztikt bez šī te objekta, un bez tā mūsu dzīve būs nožēlojama. And driven by such a strong desire and attachment, then sometimes we are willing to tell lie if it is necessary to tell a lie in order to get that object. Willing to become kind of dishonest, and if we can get by cheating it, by deceiving it, sometimes we use those means of cheating and deceiving and being dishonest and so forth in order to get the object of the attachment. So therefore we engage into a very unskillful, unhealthy, non-virtuous, negative actions, karma. Un kad mums ir šāda veida spēcīgas vēlmes un pieķeršanās, tad mēs esam gatavi arī melot un maldināt citus, lai tikai varētu tikt pie šī objekta vai to paturēt. Un tādējādi mēs esam gatavi veikt neprasmīgas negatīvas darbības. By doing that, then of course it brings much unpleasant feeling in ourselves at that moment in this life, because of course if we lie, we become dishonest, deceiving, cheating, it's a matter of time before people find out it, and once they find out it, they don't trust you, they lose their trust, and our relations started to become worse, and then you don't feel, also we don't feel good about ourselves because we have not been honest, truth, and so forth. You also started to feel bad about yourself. You started to lose confidence in yourself and so forth. So these are the consequences of such actions, that you don't feel good about yourself for having done such things. And then also it creates a negative environment for our relations with others, to build. Instead of building trust and confidence, it creates a negative environment where people lose trust and confidence in yourself. Kad mēs esam sākuši izmantot melošanu un maldināšanu, mēs parūpējamies par to, lai mūsu dzīvē parādītos negatīvi rezultāti un nepatīkami apstākļi. Jo tad, kad mēs sākam melot, tad apkārtēji ātrāk vai vēlāk noskaidros, kāda ir patiesība, tas radīs neusticību pret mums un cietīs un pasliktināsies attiecības, un tā rezultātā mēs būsim kaitējuši gan sev, gan citiem, jo arī mēs paši cietīsim no tā, ka citi mums neusticās, mēs pazaudējam labās
attiecības, vairs nav piemēroti apstākļi, lai citi mums uzticētos. And we tell lie one time, we cheat one time, we become dishonest one time, and then slowly we do twice, and that become more habitual patterns in your life, and habit and habitual patterns, and then you are likely to make more and more such unhealthy, unskillful action more in this lifetime. Also, we leave those imprint of those actions in our mind stream, and in the futures, in the future lives, again, when those karmic seed ripens, then again we automatically, naturally become more habitual in that kind of actions. Un, ja mēs melojam vai esam nemonīgi vienreizi, tad iespējams, ka mēs atkal būsim spiesti citreizi melot, lai būtu negodīgi. Un tādējādi melot un būt negodīgiem kļūst arvien vieglāk, tas kļūst par tā kā paradumu. Un līdz ar to mēs arī iesējam karmiskās sēklas nākošajām dzīvēm un arī nākošajā dzīvē, kad radīsies tāda apstākļa, tad mēs piedzīvosim šos negatīvos rezultātus un atkal radīsim jaunu karmu. And then because we engage in such actions naturally, automatically, then again we continue to create more and more negative karma, and then that is how we continue to create more negative karma and continue to be bound, tied up in samsara and experience all the problems of samsara. Ja tas ir mūsu ieradums, ja mēs to darām automātiski, tad tas rada tās karmiskās sētas, kas notur mūsu samsārā. And again, if we look when we have anger, it's same thing. First, there is the appearance of the objects, let's say persons whom you have conflict or you dislike. First, there is the appearance of that person's and that person's actions as appearance of that person or person's actions as unpleasant, harmful, negative from its own side, truly from its own side. Not only there is appearance of that, then our ignorance mind grasps and apprehend that person's and that person's actions as truly harmful, negative, bad from its own side. Un tādā pašā veidā mēs varam aplūkot arī dusmas vai naidu. Un te ir spēkā tas pats princips. Vispirms mēs ieraugām vai mums parādās kāds cilvēks, kas, un tas, ko viņš dara, mums šķiet nepatīkams vai negatīvs vai kaitējošs. Pats no savas puses, un tālāk mums jau šķiet, ka tas cilvēks pats par sevi ir negatīvs un nepatīkams, un tad mums šķiet, ka tas nāk no paša cilvēka puses. So first there is the appearance and grasping of that way, and then again our other fabricatings, discriminating thoughts comes. Why he is so bad? Why he is so harmful? He has done this and that in the past. He might do this and that in the futures. How negative he is, how harmful he is. He has been, he might be, he will be. All kinds of those negative thoughts started comes, and which
build up. And with that, all those thoughts coming, fabricating thoughts, and gradually your anger, whatever negative feeling, ego feeling, it increases, it intensifies more and more. Un pa virsu šai uztverē, ka tas cilvēks nav labs un tas, ko viņš dara, ir negatīvs pats par sevi. Tad mums nāk domu uzslēņojums un mēs izvēršam tās domas, kāpēc viņš ir slikts, ka tas, ko viņš dara, nāk no tā un tā, un tas nevar būt labs un nebūs labs. Un tādējādi mēs apaudzējam šo te sākotnējo maldīgo uztveri ar vēl spēcinošākām domām, kas pastiprina šo iespēju. Then under the influence of such anger, then if we get any opportunity and if we have the power and ability, maybe we might become violent, physically, verbally, and trying to harm the others, try to take the revenge, retaliate in a very violent way. And even if we don't do that, still you have this bad feelings, and out of that feeling, we try to do whatever way that we can get to him or her. Spreading rumors or criticizing them in front or behind, or talking to others how bad they are, how bad they are, how negative they are, how harmful they are, and so on and so on. Un, kad šādā veidā mūsos ir radušās spēcīgas dusmas, tad mūsos rodas arī vēlme izpaust šo mūsu agresīvu, vai tas būtu fiziskā veidā, vai vārdiskā, verbālā veidā. Un tad mēs cenšamies tādā vai citādā veidā kaitēt šim cilvēkam, iznīcināt viņu, piemēram, izplatot baumas, stāstot, cik viņš ir slikts un tāds un šitāds. Un mēs rīkojamies agresijas un dusmodīgi. Mm. And so when we act such anger when we act or express our anger through physical expression, verbal expression, or even on mental expressions, then again we intensify or the problem even bigger. If we have some issue, some difficulty with someone, by expressing that way, we blow up the situation very much more bigger. And because we express that, that person get more angry, and he or she express with that kind of anger more, and then again you get the result of that harm even stronger, more, and you get even more upset, more anger, and then again you try to express that in a more violent way, in a more stronger way, and then become bigger and bigger and bigger, and then it becomes a situation where it's out of control, where sometimes it's hard to fix anymore when it reaches that state. Un kad mēs rīkojamies šo dusmu vai naida iespējā, vai tas būtu fiziski vai verbāli vai pat tikai domu līmenī, mēs pastiprinām šo savu
domu gājienu, un kad mēs vēršamies ar dusmām un agresiju pret šo cilvēku, tad atkal tas, ko viņš izdara, visticamāk, liks mums izjust vēl spēcīgākas dusmas un agresiju, un tā rezultātā tas var aiziet ļoti negatīvā virzienā. So, you create more enemy. The person started to hate you more, and then the person's families, friends, they also started to hate you more, become your enemy because of your expressions of that anger in such way, and you create more kind of that, more enemy basically. And then even people around you, even your friends, your families, also become they might not become your enemy, they also get disturbed when you express that anger again and again, because that energy is not good for anyone. Even though they know my anger is towards someone else, but when I show that anger, that expressions, even my own family doesn't feel good. They get that energy, they feel that energy in a negative way. And they started becoming more bothering, it bothered them. And they started to think, why do you have to express that energy? Why do you have to bring that energy here? And so you also create some kind of negative environment in your own families, and also they create a situation where they want to distance from you because they don't want to be around you when you have that negative energy of anger so much. It's not helping them. Un šādā veidā rīkojoties caur dusmām un agresiju, mēs faktiski radām sev arvien vairāk ienaidnieku. Vispirmkārt jau tas cilvēks, pret kuru mēs vēršam savu nepatiku un dusmas, sāk mūs ienīst. Ja mēs to turpinām darīt tādā pašā veidā, tad arī tā cilvēka draugi un tuvinieka ģimenē sāks mūs ienīst. Un ne tikai viņi sāks mūs ienīst, bet arī tā mūsu ģimene, mūsu tuvinieki, mūsu draugi nejutīsies komfortabli, tāpēc, ka dusmām piemītošā enerģija nav patīkami, viņi jutīsies nelāgi, tad, kad mēs dusmos mēs izrādīsim savu nepatiku un agresivitāti. Viņi būs neizpratnē, kāpēc mums ir tāda enerģija, kāpēc mēs tā darām, un jau beigās viņi jālaisies distancēties no mums. And of course, when you are in that anger state, it's not good feeling, absolutely not good feeling. It's a very painful feelings when you are in that state of anger. Then even later, we don't feel good about it, that you got angry and you express angry in whatever way you express it, and you don't feel good about yourself. You don't feel good about how you express that anger. You don't feel good about the way why you got angry, everything. So therefore, again, that is the effect of that. And then again, when you express such anger, then again it becomes more and more habitual, and when it becomes more and more habitual, then it becomes more and more automatic. And then when it becomes habitual and automatic, it's very difficult to stop it, harder to stop it. Un, ja mēs aplūkojam tuvāk, kas notiek šajā dusmu stāvoklī, tad mēs varam secināt, ka pats par sevi dusmu stāvoklis nav nekas labs vai veselīgs, un arī tā sajūta dusmu stāvoklī nav tā pat labākā.
Un arī pēc tam, kad mēs jau esam beiguši dusmoties, tad mūsos var palikt negatīvā sajūta par to, ko mēs esam izdarījuši dusmu iespējā. Un tā kā arī tas pats par sevi jau nav patīkami. Tas ir viens aspekts. Un atkal tas fakts, ka mēs dusmojamies, tas viegli var kļūt par ieradumu. Un jo spēcīgāks mūsu ieradums kļūst, jo grūtāk ir tikt no tā vaļā un jo spēcīgākas karmiskās sēklas mēs iesējam. And so, of course, these are the immediate kind of result that we see in within this life. And then, of course, all these negative karmic seeds are planted in our consciousness, and then in future life we experience consequences of those actions, and especially we continue to carry that karmic seed, and then even in future lives we continue to be very angry persons from very young age, sometimes for no reasons. You just become very short-tempered, very angry, and so again, these are the, and then not only you are short-tempered and angry, but you create again more and more than negative karma, and again create more negative karma to be born in samsara and to experience more pain and sufferings. Tā kā negatīvās iespējas mēs varam redzēt jau šīs dzīves laikā, bet, protams, tās karmiskās sēklas, ko mēs iesējam, tās izpaudīsies nākošajās dzīvēs, un tā rezultātā mēs varam jau ļoti agrā vecumā nākošajā dzīvē būt aizskaitnāmi, ļoti ātri sadusmoties, būt neapmierināti un tā tālāk. Un atkal, jo vairāk mēs to darām, jo spēcīgāks ieradums tas kļūst, un jo negatīvāku rezultātu mēs izjūtam, un spēcīgāk atkal ir karmiskā saite. So, the way to stop such negative karma and such delusions is by stopping the very root of those delusions, which is the ignorance. Un šo negatīvo karmu un maldus mēs varam apturēt, ja mēs tiekam galā ar visu šo maldu saknes cēloni, kas ir nezinu. And the way to stop that ignorance is by cultivating the correct and perfect understanding of the reality or emptiness. Un tas veids, kā mēs to varam izdarīt, ir, ja mēs saprotam un attīstam pareizo skatījumu par tukšumu. So, and in order to have the direct understanding of emptiness, first we need to have understanding of emptiness on conceptual level. In order to have that understand, we need to have experiential conceptual level and understanding. In order to that, we need to have intellectual understanding. To have those understanding, we need to study more and so therefore we'll be going through the Heart Sutra, which explain about the path of the wisdom. Mēs varētu tiešām veidā uztvērt tukšumu, mums ir jānokļūst līdz tam dziļas meditācijas veidā, un
līdz tam mēs varam nokļūt, ja mēs esam jau intelektuāli ļoti labi izpratuši tukšumu un fragmentējuši, bet mēs varam gūt šo intelektuālo izpratni. Tad, ja mēs mācāmies par tukšumu, klausāmies, kas tas ir un mēģinām to saprast. Tieši tāpēc mēs arī šobrīd lasām un aplūkojam, ko saka Sirds Sotra